Vai. Tad jūs domājat, ka jābrauc pie ginekologa? Viņa kaut ko teica? Aņa ir izvarota. Es nezinu. Viņa man neko neteica. Bet es ieraudzīju viņai vēnusu. Мерзавцы, сволочь. Es zinu, ka Gatis un Edijs viņai deva nomierinošas līdzekļus. Nomierinošas zāles, bet es nezinu kādas. Jums ir zinām ārsti, kas neuzdod liekas jautājumus. Protams, ka ir. Tad viņu nekavējoties vajadzētu parādīt kādam speciālistam, un jo ātrāk, jo labāk. Labi, es izsaukšu mašīnu ar šoferi. Kādu šoferi? Kādu šoferi? Viņai bail no vīriešiem. Nē, darīsim tā. Labi, es braukšu ar Aņu. Es viņu no acīm neizlaidīšu. Neuztraucies. Dana ir mūsu pusē. Viņa Aņai neko sliktu nedarīs. Vadim, es saprotu, ka viņam ir grūti man uzticēties. Zini, darīsim tā. Es ar Aņu braukšu vienā mašīnā, bet jūs man apsakojat. Ja? Labi, nu? Labi. Sarunāts. Iet pēc manis. Varbūt es kaut ko pārpratusi. Nevar būt, ka viņš tev sita kanti. Nē, esmu pārpratusi. Tas nav ticami, ka viņš kaut ko tādu darītu savam tētim. Varbūt viņš vienkārši ar visām sievietēm tā uzvedas. Viņš ir tāds diezgan vaļīgs. Jā. Paklau, Ieva, man nav 16. Es varu atšķirt, kad vīrietis skatās uz sievieti kā uz tēva sievu, vai kad uz sievietu, kuru viņš grib pievilkt gultā. Aslāviks ir pervers. Es nevaru vispār saprast, kā Feliksam var būt tik briesmīgs dēls. Bet tas tiešām ir droši zināms, ka viņš ir Feliksa dēls. Tam ir pierādījumi? Viņam ir fotogrāfija, kur ir viņa mamma kopā ar Feliksu. Tas jau nav nekāds pierādījums. Vajag uztaisīt DNS. Tad viss būs skaidrs. Točno. Jā, varbūt viņš vispār nav Feliksa dēls. Mēs tagad aizbrauksim pie doktora, ja? Bet viņš te neko sliktu nedarīs. Un pēc tam brauksim pie tavas mammas. Aņa, nesatraucies, es tev būšu blakus, ja? Tikai nesatraucies. Doktors tu gribēs tikai... Sveiki, Dan! Tālu sataisījāties? Āļa, kāpēc, lai Marija melot? Es lūdzu tēlam, pateicu. Un kāpēc tas Slaviks melot? Ko nu mēs varam paņemt? Ja, vai ne? Kāda viņam jāgno manis? Zini, viņa savā ciemā visi domā, ka Eiropā dzīvo tikai miljonāri. Un vispār nav teikt, ka tā Marija ir mirusi. Ko tu vēlas? Vēlas. Feliks, uztaisi DNS, lūdzu. Un tad viss būs skaidrs. Ko? Tas viss DNS skaidrs. Tu paskaties uz viņu. Kāds stāja, kāds raksturs izpilds. Vai ne? Mazais Feliks. Jā, ļoti līdzīgs. Tās novādījumā un neļauj viņam tuvoties. Gatis un Edijs atklāja, ka Dana ir aizbēgusi. Jevgeņija grib pavadīt laiku kopā ar Feliksu, bet Feliks viņu atraida, pasakot, ka viņam jau ir tēvs Sviatoslavs. Jevgeņija to pārdzīvo, Ieva iesaka uztaisīt Sviatoslavam DNS analīzi. Vadims un Donāts grib vēst Aņu uz slimnīcu, bet Aņa klausa tikai Danai. Gatis un Edijs pārtver Danu un Aņu vestibilā. Iet abas divas ar Aņu uz mašīnu. Nē, nekas jums nesanāks. Stāvētā mūs gaida Donāts ar Vadimu. Viņi nepieļaus, ka jūs Aņā tā esat prom. Dāna, dari, ko tev liek. Nē. Kāpēc jūs esat tādi nezvēri? Kāpēc jums viņu vajadzēja izvarot? Tu filtrē, ko tu runā? Neviens viņai neko tādu nav darījis. Bet kāpēc viņai bail no vīriešiem? Ko? Pat no savu tēvu, no vecā tēva? Ok, aizbrauksim uz mažas spa, izsauksim ārstu un viss noskaidrosim. Dāna, ja meitenei kāds kaut ko būs nodarījis, viņš laimīgs nebūs. Vai man līdzi? Es nekur neiešu. Nekur. Un pamēģiniet viņai tikai pieskarties, jā? Pamēģiniet tikai. Ko tu gaidi? Es Maris pavairs neatgriezīšos. Nožaujiet mani. Vismaz būs kaut kāds labums, jūs apsielts cietumā. Kas te notiek? Mēs apspriežamies. Ieva, lūdzu izsauc policiju. Viņš grib
būs nošauts. Ko tu āksties? Cilvēks var pārprast. Kas tā par muļķībām? Aņa, tev viss ir kārtībā? Jā, Aņai viss ir labi. Viss ir labi, viņa ir tikai nobijusies. Donāts un Madības mums jau gāja stāvvietā. Lēnāk, lēnāk. Tāda pris, lai iet. Ja iet, aizies, tu saproti, lai iet. Mums te tāds neliels strīds ar Dānu. Tas arī viss. Man tas neinteresē. Ko tu dari? Ko tu kliedz un ko tu pats dari liecinieku klātbūtnē? Aiziet, jāpamēģina panākt Dānu. Viss prom. Dāna ir prom. Ies ārā ar Felsenbacheriem šaudīties. Kas tev? Tu izskaties kā rudeni aplieta viste. Festivalā bija Edijs. Atkal tevi meklē? Nē, viņš bija kopā ar Danu, Gati un Aņu. Jā, visu. Beidz par viņu domāt. Saprati? Tu domā, ka es negribu par viņu beigt domāt? Es nespēju. Tiklīdz es viņu ieraugu, man viss iekšā sagriežas. Tagad arī viņš noteikti dzirdēja, kā trīc man balss. Jā, ko viņš nedzirdēja. Viņš dzird tikai sevi un domā tikai par sevi. Vispār tā situācija bija tik dīvaina. Redzies, tu mierā un pietiks par viņu runāt vispār. Jo mazāk tu par viņu runāsi, jo ātrāk tu nomierināsies. Labi, jā. Labi. Paklau, es tomēr padomāju. Un vajag parunāt ar Feliksu par to DNS analīzi. Jā, noteikti. Bet kā to izdarīt? Viņš sadusmosies. Un kā nu atrod kādu izdevīgu brīdi? Viegli pateikt. Viņš vienmēr kopā ar to Slaviku. Bet naktīs jau nav viņa kopā. Vakar uztaisīja tādu ķili tradivāli, ka Feliks atnāca uz guļamu istabu un aizmiega pēc minūtes. Dīva, moja, tad atkal uzakots. Kas tas ir? Jāzum, skaties. Jā. Labākais makšķernieks visā apkārtnē. Slaviks pieiet pie dīķiem, bet iekšā spīdīgi. Tu paskaties. Līdaka? Ar pirmo metienu. Tas tāpēc, ka tu man uzdāvināji savu jaku. Zivis tevi te pazīst, nu? Jā. Tu tikai tā apdāvinājies, jā? Tas labi, ka man augsts palika. Klausies, ka tu domā man piestab, ne? Mans puika, mans rumpis tā teikt, jā. Klausies, iedod Mildē, jā? Mēs ar Slaviku esam uz trenižieru zālē. Salbosim trenižieru. Salāks kā salauzuši. Jā, sapcitu. Dēļ tu atpusties. Miedziņš nāk? Jā. Jāzep, dušup. Atslēg no numuru. Parasto luksiņu. Nu, uz pāris stundām Slaviks atkritīs. Do parasto. Luksiņa būs labāk. Jā? Jā. Nu, dušup, luksiņu. Pēc tam nāks palīgā man salabot trenižieru. Jā, davai. Reģistrēt nevajag. Kāpēc? Nu, Slaviks uz pāris stundām atkritīs. Es taču neteicu, tad viņi riskē tagad. Kur lai tu tik bailīgs? Tu tomēr, smilga, tak zini. Jā. Rakstu uz manu vārdu. Zīmē aiznes Mildē. Labi. Ēdam pusdienas. Es pētīju Slaviku. Deguns viņam nav nemaz kā Feliksam. Tad zobi tādi nedābīgi un vaigu kauli lielāki. Bet varbūt viņš ir līdzīgs mammai. Bez DNS testa mēs skaidrā neteksim. Feliks to Slavika pamatīgi ir iekārtojis. Viņš tikko atdeva viņam to jaku savu. Kuru? Sarkanu. Bet, protams, ka sarkanu var iedomāties. Tā ir viņa vismīļākā jaka. Un man arī. Tā labi, tas vēl nav viss iedomāts. Viņš tikko paņēma tam Slavikam luksus numuriņu vienkārši, lai viņš tikai varētu pagulēt bišķiņ. Un jā, šito viņš lūdzam Mildai uzsekt. Tā ir Slavika ķertā, ne līgava, bet līdaka gan, jā. Bet kā viņi tikko ēda foreli? Laikam grib salīdzināt. Zini ko? Atdod to līdeku kaķiem. Kur viņš ir? Trenežer zālē. Klausies, ja tu gribi, lai viņš uztais to DNS testu, tad nebrauc viņam augumā. Pacienā viņu ar končām. Končām? Ar končām. Jā, ko atdeva? Kā? Tiesā viņi noturēsies, man liekas, baigais kašas būs. Noturēsies. Viņa zina, kā no vīriešiem panākt to, ko grib. Atšķirībā no manis. Tā labi veids. Ko tu pēc darba dari? Aizējam varbūt kaut kur tā, divatākās. Kad es samušu kā visādam normāli, tu veičuks, es čalis, pa draugam. Jēzu, tu taču zini, kā ir draudzības starp vīrieti un sievieti. Beigās viss beidzas ar skaidrošanu. Labi.
jāviens! Tā bija tāda izdevība! Saproti, un tagad viss nekā. Tagad Aņa ir pie Velzenbacheriem un Dāna Velzīns sazin kur. Saproti, mums bija paredzēts rīt iet uz banku pēc naudas. Tie ir miljoni, veicīgi, miljoni. Bet ko tu gribēji? Tu gribēji pielikt Ievas klābūtē Danai pistoli pie galvas. Jā, vajadzēja pateikt Ievai, lai tinās. Un mēs Dānu un Aņu izvest pa sēdz durvīm. Paklausies, tas ir pagājis, nav vērts runāt. Kas tas ir ko? Ka tu Ievas klātbūtnē pārvērties pa mīkšķauli. Spēlē kaut kā dubult spēli. Jā. Neko, ne? Ir taču kādam jārūpējas, lai visi mūs neuzskata par neliešiem. Drīz policija dežūrēs tepat mums pie viesnīcas ieejas. Un neuztraucies, Danu dabūsim rokā. Tagad viņi būs uzmanīgāka. Ko tu? Nu. Ne. Danai nav tāda sakara, lai pazūd bez pēdām. Jums jāparakstās šeit, kā lūdzāt meitai veikt izmeklēšanu. Ai, bet es neesmu maņas mamma. Es esmu viņas vecāka draudzene. Meitene jums ir ļoti pieķērusies. Jā, tā sanāk. Viņas tēvs un vecais tēvs ir ārā koridorā. Ak tā, tad es tieši palūkšu, lai viņi parakstās. Bet meitenei nepieciešams miers. Labi, es pasēdēšu pie viņas, labi? Nu, saulīt. Augstas kvalitātes sastāvdaļas palīdz līdzsvarot zarnu mikrobiomu gremošanas veselībai. Gulies. Nācam seks. Tā. Droši apgulies. Būs labi. Ja? Konfektes gribi? Uzsāločka. Man šitās mans mīļākās končiņas. Paldies. Un kur ir tavs Slaviks? Jūs taču vienmēr visu kopā darāt. Slaviks guļ. Viņš ir jauns, viņam ir daudz jāgu. Jā, es domāju, ka viņš ir pieaudzis vīrietis. Taču varēja tev palīdzēt, nevis visu laiku gulēt, ēst un dzert. Ko tu tagad viņam pārmet? Man puika atbrauc uz Latviju, savu tēvu dzimteni, lai izbauda dzīvi, kam pagūst norukāties. Feliks, tu esi pārliecināts, ka Slaviks ir tavs dēls? Slaviks ir manējs. No kurienes te viņam šitā fotogrāfija, ko? Pasties, es pirms 25 gadiem izskaistols, vai ne? Tu pateici, ka tu viņu vispār neatceries. Pateici? Varbūt tu nejauši nofočējies un viss. Pārgi, nu kāpēc, lai Marija melot? Uz nāves gultas dēlam pateic patiesību. Un kāpēc ir Slaviks melot? Ko nu mēs var paņemt? Ja? Vai ne? Kāda viņam jāg no manis? Zini, viņa sava ciema visi domā, ka Eiropā dzīvo tikai miljonāri. Un vispār nav teikt, ka tā Marija ir mirusi. Ko tu gvēlst? Kvēlts. Feliks, No? uztaisi DNS lūdzu. Un tad viss būs skaidrs. Ko? Tas viss DNS skaidrs. Tu paskaties uz viņu. Ak, kāds stāja, kāds raksturs izpļauts. Vai ne? Mazais Feliks. Jā, ļoti līdzīgs. Vai ne? Jā, tikai slings. Pagaid, tu esi greizsirdīga. Tas taču bija pirms 100 gadiem, tu paskaties. Tu akls esi. Tavs Slaviks piezvanīs uz savu ciemu un pie tevis atbrauks vēl, nezinu, 10 dēli. Klusē, bābiet, ej uz mājām. Saties mūsu zacēm, lai mēs kā 2 veči varam normāli pasēdēt un papazerēt. Jā? Un man kur jāiet? Kur bija? Uz kīnu. Atbrauciet. Jā. Ja viņi kaut ko būs izdarījuši viņai, es viņus pa vienam atradīšu. Vadim, pa vienam. Piekrītu. Kas ar viņu ir? Izvarota viņa nav. Bet viņai ir smaga psiholoģiska trauma, un viņai ir dotas psihotropās vielas. Kādas? Pagaidām nezinu, kad būs zināmi asins analīžu rezultāti, varēšu pateikt precīzāk. Es ceru, ka tas neatstās ilglaicīgs seks. Jā, bet viņai noteikti būs jāstrādā ar psihologu. Mēs dabūsim. Kas ar viņu īsti notika? Nevajag liekus jautājumus.
Jā, bet policija var interesēties. Iesim jūsu kabinetā. Jā, jums ir jāparaksta vēl daži dokumenti. Slavik! Arste visu saprata. Helēnai piezvanīja. Jā, viss kārtībā, viņi brauc nekurīgi. Kas ar Aņu? Kur viņa ir? Tā aiztikt viņu nav, bet viņi ir dots narkotikas. Господи, мерзавцы, kur viņa ir? Погоди, успокойся. Успокойся, не испугай ребенка. Nu, господи, es esmu viņas mamma, viņai vienalga, kā es izskatu. Man arī nepatīk. Kaņas ķili kopā ar Danu. Oi, un es domāju, kur mana jaka pazudusi? Baidos, ka nozākta. Bija pie tevis iegājis, kamēr gulēji. Ko nepamudināja? Bet tu biji cieši aizmidzis. Vai ne? Ko vakaram paņemsim? Varbūt kādu smalku konjaciņu? To, kur stāv augšā plaukta. Es nekad nesmu nogaršojies. Un oficiantka man stāsta, ka esi tāda lēne žāvēta gaļiņa. Pat nežāvēta, es nezinu, kā latviski. Vītinātā. Vo, jā. Slavik, Ziko, es esmu mazliet pārtērējies. Tu smalko zērienus un ēdienas pēc manas palučkas. Bet tagad māmuļu uzseps tevis atnesto līnacīnu, tā teikt, ar kartupeļiem ceptiem, visu pavelti. O, super, ceptu kartupeļi, kas garšīgākas var būt dzīvē. Nu jā. Katru dienu tā nevar dzīvot, kā pa svetkiem. Un mama tā arī dara, kad bija nauda, tad aizēja uz veikalu sapirkas visiem bērniem saldumus. Nu, kad nebija, tā var dzīvot uz maizes un ūdens, nu. Tu esi ļoti jauna. Tavs organisms ļoti ātri attīrīsies, ja? Un rīt jūties labāk, parīt pavisam labi. Šodien atbrauks tava mamma. Es domāju, Oņička, meitiņā, kas... Ko tu viņa par mani sastāstīji? Neko davai izlauka. Oņička, kas es domāju, ka viņai būs mierīgāk ar mani, ja? Mierīgāk ar mani, nичего себе, es esmu viņas mama, un viņa būs labāk ar mani. Viņš izieš, labi? Es liņu Иди, ну, Аня, Айсис, ну что это такое? Ну, доченька, ну, kas notika? Nu, galviņa sāp, galviņa noraiba. Aņa, Nu kā, kartulīši? Kolosāli. Paēdīsim un iesim labu trenēžai, labi? Kamēr tu gulēji, es jau salaboju. Bez manis? Slavik, tu taču gulēji. Nu, es gribēju tikai pusstundiņu. Vismaz kaut ko būtu palīdzējis. Tagad es sajūtu, ka nahliebnik. Es tev nekāds liekēti. Tu taču atbrauc ciemos pie manis, savu tēvu. Būtu jau pulkstenis vai mobilis, es būtu uzlicis, lai zvana. Točno. Viena no tām divām lietām tev ir vajadzīga. Ko tu labāk gribi? Pulksteni vai mobilu? Mobilis. Lapsi. Nopirkšu. Pret mani neviens tik labi nav izturējis. Bez maņāt, tu esi pieaudzis vīrietis. Tas ir mans tēva pienākums par tevi rūpēties. Nu, ja bērnībā tev blakus nebija, tad... Vismaz tagad. Анечка, Анечка, ну ko tu slēp
atgriezies no manis, nu labi, var arī nerunāt, galvenais, dod mamīte tevi sāmināt. Aņā, Анечка, Аня, ну смотри, Анечка, es tā par tevi sanervozējos, mamīte tā par tevi nervozēja, es pilnīgi nervozālis, tad es atceros, mani pašu slimnīcu aizveda. Davai, nāc pie manis, nāc. Aņa, Anečka, lūdzu. Es ceru, ka Helēna Aņu nomierinās. Noteikti. Kā tur ir? Nezinu. Aņa turēja man roku, negribēja laist vaļā, bet Helēna man izlika ārā no istabas. Jaunais Got2b kodglāzs. Augstas kvalitātes sastāvdaļas palīdz līdzsvarot zarnu mikrobiomu gremošanas veselībai. Paldies. Paldies tev. Paldies tev. Donāta. Jā. Es arī turu savu vārdu. Norganizēšu jums dokumentus. Abliņu jūs neatradīs. Izvēlēties, uz kurieni braukt. Uz Argentīnu, Austrāliju, Kanādu. Nekas tev tur nesanāk. Kā nesanāk? Es tev stāstīju, es skolā puišiem visu laiku sūtīju šifrētas zīmī. Baranovskis tur ir ielicis svarīgu informāciju. Dažam labam tā informācija var maksāt gadus cietumā. Pagaidi, es tūlīt pabeigšu burtu šifru. Jā, pamēģini. Tā gatavs, tā tūlīt būs No, Tā. Krapaštnoida sorum. ko tu te āksties? Man iznāk pēc cipariem. Baranovskis tur ir izmantojis daudz sarežģītāku šifru. Bet varbūt otrādi. Nu, Z ir viens, V2 un otra gala. tas ir tikpat primitīvi. Pēc, bet pamēģināt vajag. Labāk tu būtu aizskaies pēc tomātu un pēc gurķiem. Kaut vai pēc sviestu uz maizes. Citādi tagad plika maize un sieršņi. Nē, man ir kauns no Gunāra, viņš jau tāpat apsolījās nevienam neteikt, ka tu esi viesnīcā. Un kafijas tas priekš manis ar viņam ir žēl. Nē, viņam nav žēl, bet man ir bail, ka mani nepieķi. Es te badzau nomiršu drīz. Beidz. Numurā nedrīkst. Tad man pīpēt koridorā. Nē, es nevaru bez cigaretes, es tik ilgi nevaru izturēt. Tad meties zemē un pūd dūmus un gultas. Varbūt vēl labāk podā. Un pēc katra dūma te norauga ūdeni. Beidz, es tad par tavu drošību domāju. Ko tu? Paklaus, te ir vēl sliktāk nekā trakomājā, no kuras es izbrēku. Tagad visi jautājumi par piegādēm ir jārisina klausām.